Tiesību aizstāvības organizācija Amnesty International ir kritizējusi Latvijas varas iestādes, apsūdzotās bargā attieksmē pret migrantiem uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Migrantiem, kuri mēģinājuši šķērsot Latvijas robežu, esot izvirzīts stingrs ultimāts, vai nu brīvprātīgi atgriezties savā valstī, vai arī tiem draud aizturēšana, nelikumīga izraidīšana un spīdzināšana. Dažos gadījumos viņu aizturēšana uz robežas var būt pielīdzināma piespiedu pazušanai, savā ziņojumā norāda cilvēktiesību grupa. Amnesty International uzsver, ka Latvijas tiesību aizsargājošās iestādes ir atstājušas vīriešus, sievietes un bērnus augstumā, bieži vien bez iespējas iziet no meža vai arī turējušas viņus teltīs. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka šādām darbībām nav nekādas saistības ar robežu aizsardzību un ka tās ir starptautisko un Eiropas Savienības tiesību pārkāpums. Amnesty International ziņojums ir balstīts uz intervijām ar 17 migrantiem, patvērumu meklētājiem un bēgļiem, vairākums no tiem ir irākieši, kuri mēģināja nelikumīgi iekļūt Latvijā, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Viņi apgalvoja, ka ir patvaļīgi aizturēti nezināmās vietās Latvijas mežos un ka dažos gadījumos viņi ir pat spīdzināti. Vairāki migranti iespējams tikuši piekauti un pret tiem izmantoti pat elektrošoki. Latvijas amatpersonas ir noliegušas apsūdzības. Iekšlietu ministrija un valsts robežsardze paziņoja, ka līdz šim nav konstatēts neviens gadījums, kad robežsardze, nacionālajie bruņotie spēki vai policija būtu pielietojusi fizisku spēku vai speciālos līdzekļus. Tāpat policija nav saņēmusi nevienu sūdzību par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu no personām, kuras mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Savukārt tiesībsargs Juris Jansons norādīja, ka pārmetumi par sliktu attieksmi pret migrantiem no Baltkrievijas ir nepatiesi. Migrācijas krīze uz Latvijas un Baltkrievijas robežas sākās 2021. gada vasarā. Tā paša gada augustā Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija Daugavpils, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novada teritorijā. Eiropas Savienības dalību valstu komisāri neoficiālā sanāksmē, kas tika sasaukta, lai risinātu jautājumu par augstajām degvielas cenām, nespēja vienoties par gāzes cenu ierobežojumiem. Pēc sanāksmes Prāgā Eiropas komisāre Kadri Simpsone sacīja, ka joprojām nav skaidrs, vai ir pietiekams valstu atbalsts, lai noteiktu cenu ierobežojumus elektroenerģijas ražošanai izmantojamai gāzei. Čehijas rūpniecības un tirzniecības ministrs Jozefs Sikela sacīja, ka ministri ir vienojušies nākamvasar sākt kopīgu gāzes iepirkumu. Tā kā pašreizējās gāzes cenas ir gandrīz par 90% augstākas nekā pirms gada, lielākā daļa Eiropas Savienības valstu cenšas noteikt maksimālo cenu ierobežojumu degvielai, taču no tām panākta vienošanās par to, kādai jābūt cenu ierobežojumu formai. Vai tas būtu cenu ierobežojums visai gāzei, vai cauruļvadu gāzei, vai tikai gāzei, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai. Nākamā ārkārtas komisāru sanāksme notiks novembrī. Saeimas deputāti ir apstiprinājuši grozījumus Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, kas paredz, ka par noziedzīgu nodarījumu notiesāts deputāts zaudē deputāta mandātu, bet Eiropas parlamentā nevar ievēlēt pilsoni, kurš pēc 1991. gada 13. janvāra bijis Padomju Savienības komunistiskās partijas biedrs. Iniciatīva par mandāta atņemšanu Eiropas parlamenta deputātam, kas notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, nāk no Jaunās vienotības. Tādējādi Janils Ušakovs tiks atzīts par vainīgā lietā par aizliegtas video novērošanas ierīces glabāšanu, viņš tiks atsaukts no Eiropas parlamenta un vairs nevarēs kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās 2024. gadā. Jaunā vienotība šādu grozījumu nepieciešamību skaidro ar to, ka ir nepieciešams radīt tādu pašu tiesisko regulējumu Eiropas parlamenta deputātiem kā Saeimas deputātiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgu nodarījumu. Likumprojekta otrajam lasījumam Nacionālā apvienība iesniedza grozījumu, ar kuru tiktu slēgta iespēja Tatjanai Ždanokai Latvijas-Krievu savienība kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nosaka, ka Eiropas parlamentā nevar ievēlēt personas, kuras kopš 1991. gada 13. janvāra ir bijušas Latvijas komunistiskās partijas biedri. Grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā vēl ir jāapstiprina Saeimai 3. galīgajā lasījumā. Rīgā norisinājās Latvijas arhitektūras gada balvas pasniegšanas ceremonija. Viena no balvām tika piešķirta renovētajam inženieru arsenālam un Pētera Mārtinsona mājai. Abi atrodas Daugavpils cietokšņa teritorijā, un abas būves nesen tika atjaunotas Eiropas pārrobežu sadarbības projektu ietvaros. Daugavpils inženieru arsenāls ir unikāla celtne, kas aizņem veselu kvartālu. Renovācijas laikā vietām tika saglabāta vecā ķieģeļu grīda un atjaunots vestibils ar krusta velvēm.
Kādreiz šeit tika remontētas mašīnas, un tagad pirmais stāvs ir atvēlēts tehnikai, kas ne tikai saglabājusi savu sākotnējo krāsu, bet arī spēja atbraukt no Rēzeknes. Plašais pagāms ir vēl viens vēsturisks objekts, kas jau piesaistīs vēstures cienītāju interesi. Savukārt Mārtiņsona māja ir viens no 3 cietokšņu pulvera pagrabiem. 2 no tiem ir saglabājušies līdz mūsdienām. Lielākais no tiem ir restaurēts un tagad ir Marka Rotko mākslas centra rīcībā. Nūjošana jau īstenis ir neatņemama Daugavpils dzīves sastāvdaļa. Mūsdienās cilvēki ar nūjām rokās pilsētas ielās vairs nevienu nepārsteidz. Turklāt nūjošanas cienītāju skaits Daugavpilī arvien pieaug. Starp tiem arvien biežāk mēs redzam arī seniorus nūjotāju rindās. Tādējādi iedzīvotājiem ir iespēja sākt arī turpināt nūjošanas nodarbības certificēta speciālista uzraudzībā un vienlaikus pilnīgi bez maksas. Nodarbības notiks 2 grupās – pirmdienās, trešdienās un piekdienās no 16 līdz 17, otrdienās un ceturtdienās no 17:30 līdz 18:30. Uz nodarbībām var ņemt līdzi savu inventāru, bet organizatori var nodrošināt arī dažādu izmēra nūjas. Nodarbību tikšanās vieta būs Daugavpils Universitātes sporta kompleksā Kandavas ielā 1. Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām zvanot pa tālruni 26 53 23 98.